Ja man būtu iespēja piešķirt imunitāti, un ja tā būtu vienota ar pārējiem žūrijas locekļiem, tad es piešķirtu atkal un atkal Marekam. Un es vēlreiz gribu pateikt un uzsvērt to, kāpēc. Jo šovs ir pateicoties dažiem cilvēkiem. Mareks, Samanta, Anna. Tas ir nedēļas šovs. Es no savas puses dodu imunitāti Marekam, un es arī pateikšu, kāpēc. Tas ir jau to, ko es teicu. Es pats esmu dulls cilvēks, un man patīk dulli cilvēki. Un es arī vērtējot un dodot šodien to devītnieku, es arī viņam pateicu, tas ir idejas vārdā. Un tieši idejas dēļ es dodu viņam šo imunitāti, tāpēc, ka mēs latvieši esam bišķiņ nedaudz pelēcīgi tautiņi, un mums vajag šos krāsainos sapņus, un mums vajag šos krāsainos sapņus, nevis varbūt pastaļtoņos vienmēr, bet mums viņus vajag spilgtās krāsās, un Mareks ir ļoti spilgta krāsa. Mareks ir labs garstāvoklis. Mareks ir garantēts labs garstāvoklis. Mareks ir garantēta atklātība, godīgums. Otrs ir atbalstīt talantīgus cilvēkus. Talantīgus cilvēkus, kuriem ir harizma. Nē, es nepiešķiru nevienam imunitāti, nē. Nē, es nedošu imunitāti šodien nevienam.